Labvakar, labas mūzikas, labas dziesmas cienītāji. Aktieris, pedagogs un komponists un viens no mūsu kustības pionieriem Mārtiņš Freimanis. Patīkamu skatīšanos! Un kamēr jūs balsojat par sev vēlamām kandidatūrām, tikmēr es ar Mārtiņu Freimanu parunāšos par dzīvi, par vēsturi, par atmiņām. Pirmais jautājums tieši tāds arī ir. Vai tev ir laba atmiņa? Jā, pēdējā laikā nē, bet vispār jā. Tad varbūt, ka tu atceries arī to mazo garām skrejošo tavas dzīves epizodi, kurā tu ieliki kāju iekšā arī dziesmu nepauzi. Jā, tas bija 10 gadus atpakaļ. Un tiešām atceries, jo taču pēc tam ir bijis daudz kas. Bija ziema, bija, diemžēl, mums ar manu klasbiedru un autobusiem bija, naudiņas nesanāca, tad mēs braucām ar vilcienu, bet vilciens ir 17 km no Aizputas. Tad mēs kaut kā tikām līdz tam vilcienu, līdz Kalvenes stacijai. Ar vilcienu toreiz es vairs neatceros, cik maksāja biļeti, bet bēg lēt bija līdz Rīgai kaut kādi 70–80 centīmi. Un līdz Rīgai, tad mums visādi piedzīvojumi bija, jo man klases biedrene saplēs zeķu bikses, tad mēs gājām uz tirgu pirkt viņus, tad mēs kūlābieši līdz televīzijai, iesēdāmies nepreizā trolejbusā, aizbraucām citur, kur vajag, un tad pa nakti atpakaļ, un tad mēs pavadījām nakti Kalvenes stacijā. Tiešām romantisks piedzīvojums. Nē, nebija romantiski, bija 30 grādu saules. Bija tomēr. Mēs, kā jūs jau jūtat, esam uzņēmuši kursu uz vasaru, jo mūsu studijā sāk parādīties meitenes kailiem pleciem. Vai nav mazliet augsti? Ļoti silti. Ļoti silti, vasarīgi, vai ne? Klausies, varbūt tu tajā 30 grādu salā un tajā tālajā 1900 kaut kādā gadā 94. tā arī izdomāja, ka pat tavs ceļš būs saistīts ar dziedāšanu, ar skatu. Vai nē, tajā brīdī es domāju, ka es vairs uz skatuves nelīdīšu un uz Rīgu nebraukšu. Jā, tas ir tāds īslaicīgi. Tas ir tā, kā tas vīrs tajā anekdotē, tas mīļākais no vīra bēgot izlec pa logu, un tad viņš pie 9. stāv padomā, ka nekad vairs, pie 8. Toču nekad vairs, tā kā viņš nolec lejā mīkstos krūmos, viņš tā kā pūkojas muļķis tādu bija iedomājis, tā kā dziedāšana līdzīga. Tā tieši tāpatās, jā. Vai jūs neesat gadījumā no Liepājas? Mēs esam no Aizputas. No Aizputas, tas turpat blakus vienokam ir. Un tieši tādēļ, ka Liepāja varbūt ir tik tuvu, jūs esat izvēlējušies šo skaņdarbu. Varbūt. Tad tu toreiz godam pārstāvēji Aizputu. Jā, visi Aizputu skatījās. Jā, visi Aizputas jau bija, pēc Aizputas liels notikums, kad kāds no Aizputas ir nokļūst televīzijā. Jā, bet tā ir. Mums arī tas vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, ka mēs tos cilvēkus, kas nāk pie mums dziedāt, mēs viņus tomēr tā asociējam ar kaut kādu konkrētu vietu. Jā, tā kā tu mums esi bijis un esi vēl tagad dziesmai Aizputē, jā. Nevis Liepāja, bet Aizputē. Jā, par to Liepāju, kā tev tur gadījās, es nezinu. Tas jau ir atkal cits stāsts. Jā. Kur mieru laimēs tevis rodu, nav ras vairs, ka šķietumu. Es tavās rokās visu dodu, kas man ir bijis ir un būs. Tagad jau pilnīgi savādāk sajūtu, uzēju to pašu zīlīti, veco dziedi un nav vairs bail. Toreiz bija bail. Toreiz mikrofons gāja šitā. Tieši otrādi tu gribi varbūt, lai viņi baidās. Jā. Publika. Jā. Skan zīlītē galo garūti, tā mana dvēsele man šķiet, kas tevis dzīvotai tik grūti pie tevis tā gribiet. Skan zīlītē galo garūti, mani jūta vienīgā, kas dzīvība viļņo manu krūti, lai viss palš teltā. Cik tu pa šiem gadiem esi to publiku atkodzis, kad tu jūti, kad viņi nobijusies, kad viņi tevi mīl, vai viņi tev tieši otrādi nevisai? Tu tā jūti viņu? Jā, tas ir tā pulsācija, kad uzēju skatuves. Bīlīte peld, par žutītīti peld, bīlīte pēkšķi apēk, ļaut ieklausieties, kurš patīs acis, bīlīte pēkšķi
Tu izvēlējies visas dziesmas, nu, ne no Tumsas repertuāra, ne jau tās. Tāpēc, ka Tumsas repertuāra uz katru nedēļu es atdziedās līdz tādai pakāpei, ka pietiek jau. Ja ir iespēja padziedāt kā senos laikos, kaut kādas cover versijas vai vēl kaut ko, vai ar Olgu kopā Ziemeļvēju atkal, un tas taču ir fantastiski. Tevi aiznes Ziemeļvējš, aiznes tevi prom no manis. Nav kāds sajauts atspogurs, tavu seju redzu es, redzu acīs aizvarot Ziemeļvējā. Tātad tu vienlīdz labi jūties gan Elvis Preslī dziesmās, gan Tumsas gabalos. Jā. Es pat gribētu teikt, ka es šajos gabalos jūtos labāk. Negribās jau tā teikt, tev varbūt jau viņi ir labāk. Nē, tieši tā. Nē, nu, bet objektīvi jau tā ir, nu, vai tad, nu, mums taču jāatzīstās, nu, ka, nu, alumīnija cūka, teiksim, nav obladā, nu, daudz vājāk, vai ne, un nu, Preslīs ir Preslīs, un Makardīs ir Makardīs, nu, ko mēs viņiem varam vēl padarīt, neko. Kaut arī, nu, redz, kā ir, tomēr cilvēki labprātāk izvēlās latviešu gabalus, un arī ļoti daudz dziesmas dzied. Izvēlās ārzemju gabalus latviešu dziedātāju izpildījumā. Tā arī var. Nu jā, viņi dažkārt nenojauš, ka to dziesmu kādreiz jau kāds ir sarakstījis. Kāds Preslīs vai tā. Nu, viņiem tad tas nav svarīgi, jā. Would it be answer